Kādā privātmājā Pārdaugavā iebrukuši 3 vīrieši maskās, kurus sasējuši mājā esošo auklīti, sagaidījuši saimnieku un nolaupījuši viņam aptuveni 1500 latu, kā arī automašīnu. Pēc nozieguma paveikšanas uzbrucēji nolaupītajā automobīlī un automašīnā Audi A6 devušies Jelgavas virzienā. Policijas darbinieki negaidīti priekšnoziedzniekiem veica aizturēšanu. Bet aizturēšanas laikā vainīgās personas nepakļāvās policijas darbiniekiem, tātad ar abām mašīnām mēģināja sākt kustību. Automašīnai Audi A6 tika sašauts riepas. Viens no noziedzniekiem, kas atradās automašīnai Audi A6, ieskrēja mežā. Vēlāk ar suni viņš tika meklēts, bet tādēļ, ka bija tumšs, diemžēl šie pasākumi nevainagojās ar panākumiem. Tikušas izņemtas gan maskas, gan pistoli TT un aptver ar patronām. Pašreiz nav zināms, vai ierocis ir bijis derīgs šaušanai, to noteiks ekspertīze. Grišins atklāja, ka bruņoto laupīšanu skaits ir pieaudzis, piebilstams, ka tāds veids, kā tikt pie mantiskā labuma, netiek uzskatīts par ekonomiski izdevīgu. Tas izdarītais noziegums nav samērīgs ar to risku un sodu, ko cilvēks var izciest. Jo tas ir sevišķi smags noziegums, un brīvības atņemšana paredzēta par šī nozieguma izdarīšanu līdz 15 gadiem. Līdz ar to es aicinātu cilvēkus pārdomāt, pirms ķerties pie ieročiem un iet laupīt, ka šis noziegums nav ekonomiski izdevīgs. Saistībā ar notikušo sāks krimināla process par bruņotu laupīšanu un izmeklētāji lūgs tiesu abas aizturētās personas apcietināt.